Cinkopātu vodu, jā. Nejauši noklausīt sarunas veikalā, lūdzu. Dodiet man to izkapt, ko var vēzēt uz abām pusēm, lūdzu. Vai man priekš šitā vajadzēs pirkt arī speciāls kājiņas, vai varbūt es to varu vienkārši turēt rokā? Man vajadzētu tādu cirvi, kas ir uz riteņiem, ne? Un ar spārniņiem. Vai jums nepiedāvāt kaut ko tādu vai vismaz līdzīgu? Es te instrukcijā izlasīju, ka to, kas te pie pakaļas tam daiktam varot pastaipīt, bet man viņš nestiepjās. Lūdzu, palīdziet. Panāciet, paskatieties, vai man labāk stāv tad, kad es sēžu, vai tad, kad apspiežos pret sienu. Parādiet man to zaļo, kas stāv tā aiz zilā, aiz tā sarkanā un izskatās galīgi raips. Vai jums nav tāds servis, ka gadījumā, ja es šito lielo nopirkšu, tad jūs direktors izlieks caur skatlogam? Ja es šito gribētu piestutēt, tad kā labāk ar šito vai to pusi uz augšu? Panāsājiet man lūdzu šito te šurpu turpu, lai es varu redzēt, kā viņš ļurkājās. Man lūdzu tādu skapu, kam iekšā ir arī ofis un bāriņš, jo mēs pavasaru pārceļamies uz laukiem. Vai jums nav tāds galdiņš, kam virsū ir šitāds te? To es paņēmu līdzi no mājām, to jūs lūdzu cenā neieskaitīt. Lai nebūtu kā pagājušreiz, pajautāšu, vai tas, ko es te redzu, arī ir manas pusdienas vai vienkārši dekors. Es jau varētu viņu pavilkt zem gultas, bet vai tur nesāk dzīvot dzīvnieki? Šitas varētu būt preteni. Mēs, ziniet, nopirkām pie jums zārku, bet viņš mums labi nerokās. Vai nevar apmainīt? Kas tā par lietu? Mēs šito lietu nopirkām priekš Omas, bet Oma tagad visu laiku krīt uz muguras. Tā nevar briesmīgi blīkšķi. Vai es dabūšu atlaides drusku uzdejošu, ko? Deju ar plīvuriem.